Ladies and gentlemen, surprise! Your Prime Minister, Ivar Godmanis. Šis nav stāsts par kādu rokzvaigzni, bet Latvijas politikas leģendu, tagad Eiroparlamenta deputātu Ivaru Godmani. 2008. gadā, kā premjers pārpildītā Rīgas arēnā, viņš kāp uz skatuves sist bungas kopā ar tikpat leģendāro grupu Queen. Rokmūzika ir Godmaņa aizraušanās vēl kopš padomju laikiem, dzīvojot aiz dzelzs priekškara. Politically, everything was done not to allow this way of life, which is a youth way of life, to come over the curtain. I was taken into custody by police and cut my hair. Also, really? Yeah, it was 1969. You can't do it. When pushed your hands, cut your hair, get out. I will always remember those things for communists. Eiroparlamenta deputāta diena sākas ar mācību stundu. 61 gadu vecais Godmanis bez angļu, vācu un krievu valodas zināšanām apņēmies iemācīties arī franču valodu. Rīga kļūst internacionālāka. Franču valoda nodara sasveicinoties ar francūžiem, kas dzīvo un strādā Latvijas galvaspilsētā. Beaucoup de neige. C'est très bien, c'est l'hiver. J'ai été à Bruxelles, c'est pas neige. Ivars Godmanis tiekas ar Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvjiem. Kāds būs nākamais Eiropas Savienības 7 gadu budžets? Latvija kā jaunā dalībvalsts īpaši cīnās, lai panāktu taisnīgākus lauksaimniecības maksājumus, kohēzijas fondu sadali. Tie ir jautājumi, kas nodarbina Ivaru Godmani Eiroparlamenta budžeta un reģionālās attīstības komitejās. People always are thinking that those people who become the members of the parliament, that they have only one objective, to protect national interests in the parliament. But this is only one side. If everybody will do only this, the European Union will split apart. Mums šeit Latvijā varbūt rodas tāds mazliet nonivelēts iespējas, kā tur ir vieglāk nekā premjeram. Satiekoties ar Godmani Briselē, redzējām, ka ir jaunas rūpju rievas un viņš ir viss darbā. Protams, salīdzinot ar laiku Latvijas politikā, tagad Ivaru Godmaņa nodarbošanās Eiroparlamentā ir mazāk pamanāma. Man ir grūti pateikt, vai tā ir viņa paša vaina, vai tā ir vienkārši arī vietējo mediju intereses trūkums. Kā mēs zinām, cilvēki vairāk interesējas par to, kas notiek šeit uz vietas Latvijā, un Brisele viņam liekas tik ļoti tālu, viņi neredz tieši saiti ar ikdienu, un līdz ar to medijos nav īpaši liels pieprasījums pēc informācijas. Fizikas doktoru Ivaru Godmani Latvijā dēvē par krīzes laika politiķi. Iemantojas gan cilvēku mīlestību, gan naidu. Divkārtais premjers. Pirms dažiem gadiem globālai krīzei sākoties, un viņš bija arī pirmais valdības vadītājs, kad Latvija atguva neatkarību no Padomju Savienības. We made a major effort to introduce our currency, we start privatization, we give land backs, we get away from Soviets, and at the end of the day, there are people who are happy without, there are people who are not happy. Tieši premjers Godmanis preses konferencē drīz pēc Padomju Savienības sabrukšanas pavēstīja par nacionālās valūtas lata ieviešanu. Cienījamie skatītāji, labvakar, visi Latvijas ļaudis, kas mūs redz. Latvijas Republikas naudas reformas komiteja nolēma turpināt naudas reformu Latvijas Republikā, sākot pakāpeniski laist apgrozībā latus. Paradoxāli, ka tagad, 20 gadus vēlāk, Eiroparlamenta deputāts Godmanis pārliecina savus vēlētājus, ka Latvijā jāievieš vienota valūta eiro jau nākamajā 2014. gadā. Par eiro ieviešanas plusiem un mīnusiem jautā žurnālisti vietējā radiostacijā. Godmanis joko, ka atsakoties no nacionālās valūtas, viņam jānocērt sev viena roka. The times they are changing, as Bob Dylan is singing. If you look rationally, Europe as a currency is stable. Even the deepest crisis, the major problems with Greece program is succeeded now. It's completed. With Ireland, situation is absolutely improved. Also with Portugal, also the problems of Spain. So Europe is showing strength. Diena beidzas tenis kortos.
Tenisu Godmanis spēlē no 6 gadu vecuma. Vai māka atsist pretinieku servis un spēcīgi uzbrukt, nodara arī Eiroparlamenta darbā. The language of hit back or hit forward or hit back is not the right language indeed. There's no sense. Increase emotional tone. We deserve, we need. Somebody is obliged to pay us more and more. No. This way is absolutely wrong way. Because the European way is to put it on a rational, economically based and on the attitude which increases the common sense.